Nu jā. Mani sauc Velta Treimane, un tajā laikā, kad brauc uz Latvijas ceļu, tad bija 55 gadi. Braucam ar savu personību, ne jau ar mūsu, bet viņa vīra brāļa mašīnu. 5 mēs bijām iekšā. Pie iesavas bija tā stāvēšana Ventspilniekiem. Un, bija tā, kad bailes bija, vai tas izdosies, vai varēs visu to ceļu nostāvēt, būs visur cilvēki pietiekuši. Tā vienīgā tās emocijas bija pārējais, nekas jauni. Un tik jābrauc un jāstāv un varbūt izdosies, bet mazliet šaubas bija, vai tas izdosies, kad ņēmām ar līdzi kaut kāda lenta, mums arī bija, ja gadījumā, ka un vienā vietiņā mums tiešām vajadzēja sadoties ar tiem pārējiem rokās, ar lentes palīdzību, bet tā vispār jau jā, un drusku jau bailīts arī bija, kad kaut kas tur lido pāri, tur helikopters vai kas, vai nešaus, vai kaut ko tādu. Tas jau arī bija, bet vispār tas jau atkal jauniem jau tas nav nekas. Izbraukt to gabalu, pārbraukt vai kā. Un tāds, tas Baltijas ceļš. Kā vispār uzzinājāt, ka tas Baltijas ceļš tāpēc, ka mēs jau bijām visi, es nezinu, vai visi bija, vai tur vīra brālis arī bija, bet mēs jau tajā tautas frontē jau no Dairadas mēs jau tur iekšā, un tad jau to zināju, un viss tika paziņots, kur Ventspilniekiem, un ka jābrauc, noteikti jābrauc. Tāpat uz Krastmalu braucam, 88, kad bija, kad tas ir 90, kad Lietuvā iekrita tajā reizītē, kad tur tik daudz aizgāja jau tajā. Tā apmēram man pa to ceļu. Vai atcerās, kāds bija laiks tajā dienā? Jā, labs bija laiks. Zinu, lietas nelija. Vispār viss bija labi. Tā kaut kur neko jau tā, tur jau varētu teikt, cilvēks jau tajā brīdī neko liels nedomā, kas būtu jāatcerās. Tur tik vienkārši brauc. Visi brauc, un tas bija kaut kas jauks, tā kā tu redzi, turpat nāk sveši cilvēki, dod roku un sasveicinās, pat bija tā, kad tur vīris viens otram paspied rokas, jo tie bija sveši, un mēs 5 bijām no šitajā atkal vidiņā, un otrā pusē atkal tikpat daudz, bet tur stāv visi pilnīgi sveši cilvēki. Nebija tā, ka mums vēl vesels autobus, jā, no Ventspils, un tur mēs visi esam, bet mēs tur tajā vietiņā, es nezinu, vai bija tieši norādīts, tikai, vai pirms iecavs, vai pašā centrā, nē. Tā. Apmēram. Jūs teicāt, arī ņēmāt tās lentes līdzi, ja? Man bija lente un karogs mūsējs, un karogs tapa tā, kad vīrs bija, viņam dzīvoja brālis Zviedrijā, un viņu vienīgais, ka viņš kārtoja braucienu uz turienu, un viņu palaida. Bija vecais brālis, arī mēģināja kārtot, viņu nelaida. Nav mērķtiecīgi braukt uz Zviedriju. Bet, vīrs tika tur bija kāds 10 dienas, vai kā viņš pārbrauca. Mēs bijām Dolē, tur bija vīru brālim dzimšanas diena, un viņš pārbrauca tā reizīte un pārveda šito materiālu priekš karogi, jo tur viņam jau bija arī pašiem savs, vispār tāda organizācija, tāpat latvieši turējās kopā, un vienā, es pat neatceros, kurā dienā, vakarā no 6 līdz 8 viņi stāvēja arī tā kā štiki, tur atbalstot mūs un prasot Latvijai brīvību. Tad viņi tur, un viņiem bija, viņi paši arī gatavoja tos karogus no auduma, un to audumu 2 karogiem atveda, un mēs tur uz vietas šuvām. Protams, varbūt, ka viņš nav gluži vēl tagad ir tas karogs, bet varbūt, ka viņš nav proporcijās, varbūt, ka viņš mazliet ir, vidējā ir 2 reizes šaurāk pa to sarkano, to mēs zinājām, bet vai mēs īsti zinājām to garumu, ja? Kādās attiecībās, bet mums tāds pa liels, jā, viņš tā pa liels. Kur jums tagad vēl ir tas karogs? Tā ir mājās. Mājās ir karogs. Jūs viņu liekat mēs svētkos, liekam vienmēr, ir pat mazgāts, lai balts un tīrs būtu. Un ir mājās. Viņš tā kā viegli, varētu teikt, ka tā kā vilns, smalka vilns audums. Apmēram tā kā šo mūsu Dairade.
Apmēram tas pats, abi tādi ļoti tas audums, tāds smalku vilnas audums ir. Bet ir līdz arī fotogrāfija, kas tur ir redzams, kas to fotografē? Nu, man jau vīrs ir dikti kaišīgs fotogrāfs. Un cik viņam jau, cik nav tās bildītes saglabājušies, un cik vēl viņš nav cikiem taisīši, un cik tur kāzās, vai kur tur vēl, tad tur bija, cik viņš nav nosēdējis tumšā bunkurā. Vispār jau tajā laikā diktie, un viņš ir, acīm redzot, viņš pats arī fotografēs, jo tur viņš nav, tur brālis ir ar, un es nezinu, ka šitas brālis, jūs un šitas te nav, tas faktiski, es nezinu, to es pat nezinu, un tur mēs tie trīs pa kārtai. Un tas karoks ir tas karoks? Jā, tas karoks ir tas, bet... Bet te tā izskatās, tie cilvēki tā diezgan maz. Tie bija maz, jā, mēs varbūt kādu laicīgāk bijām aizbraukuši pa to. Kurā vietā? Es saku, pie Iecavas bija. Bet ot, es viņam var prasīt, nu, kā tu domā, kur mēs bijām pirms Iecavas vai bišķi aiz Iecavas? Starp Iecavu un Bausku mums bija. Nu jā, bija tas, bet to es zinu, ka tur tajā bija, bet mēs tā kā... Vai nu tad jau ir, kur Bauski ir vēl aiz Iecavas uz to, tad jau mēs bijām aiz Iecavas pašu centru, tur izbraukuši ārā, tur lauki bija. Nu, bija jau, jā, tajā laika bija jau arī viss tas var teikt, barikāžu laiks, tad jau bija tāds traks, kad vīrs bija tur, kur viņi tur pie telegrāfa, un pagaidu, kur tad vēl? Divās vietās bija viņa nav viņa darba vieta, saka. Un tā jau, kam pamožās, aizkrīt jau mazliet viņa naktī, un tad pamožās, tad tūlīt jau rāda, viņš tiek ieslēgts, kas ir, ko ziņo, kas. To nevarēja. Tad mēs nevarēja aizmigt, jā. Te arī bija radioaparāts līdz? Jā, mums bija, to jau teica, ka jāņem, lai es zinu, kādās ko teiks, kā būs, tik es neatceros vairs. Un cik ilgi jūs tur stāvējāt? To gan vairs neatceros, cik ilgi stāvēju. Laikam jau tad, kad jūt, ka vai kaut ko varbūt teica, ka nu pietiek, vai kad tas tā kā nofiksēs, vai es nezinu, kaut kāda ziņa droši vien deva, ka mēs no savas prāta jau prom negājam. Man liekas, tad, kad pateica, ka nu varētu, tad braucam atkal. Un kāds bija tās izjūtas, atceraties, ka brauc mājās, kad jau brauc mājās? Jā, nu, protams, kad redzēju, kad ir izdevies, acīm redzot, jo kaut kā tik daudz cilvēku tomēr bija, un cik nu tur, un kad tiek fotografēts no gaisa, un viss, ka to tā kā varēja saprast, ka tie nav tādi, kas uzbruks, kas kaut ko šaus, vai kā, ka tie ir acīm redzot kādi, kas fotografē no gaisa, kas saka, un tā arī bija. Tad jau mēs nezinājām, kas tie tādi, bet, nekas tāds nenotika. Un tad jau, tas nu ir tas, un tad arī tas barikāžu laiks jau tur jau brauc, un no darbu jau tur vienmēr ir vīrs pa vairākam reizēm, vai 2 vai 3 reizes viņš brauc. Kā ir šodien, pēc tā Baltijas ceļa, ar šodienas acīm skatoties, kā liekas? Nu, es nezinu, kāpēc liekas, ka teiks, varbūt tagad, kad it kā varbūt mēs neietu varbūt, vai nedarītu tā kā tad. Es domāju, ka darītu gan. Protams, ka mēs nedarītu, jo mēs esam 80. Mēs nevarētu vienkārši. Bet gan jau tur pa to vidu kāds 60, 50 tie, kas tomēr kaut ko ir no tā visa, tie tak ietu atkal. Un tad 25 gadus atpakaļ bija vērts to darīt? Bija, protams, ka bija. Protams, ka bija. Bet jau laikam jau ir tā, kam jānotiek, tas notiksies. Tā laikam arī ir.